pret Vācijas pārāk atvērto politiku bēgļu jautājumā, skeptiski raugās arī uz Latvijas plāniem uzņemt patvērumu meklētājus. Viņš nav pārliecināts, ka valstis spēj nošķirt tos, kuriem tiešām nepieciešama palīdzība, no tiem, kuri rada draudus. Lūk, ko režisors šodien Panorāmai sacīja telefona intervijā. Es negribēju neko ne protestēt, ne boiktēt, es vienkārši negribēju piedalīties teātrī, kas ir pozicionē kā bēgļu patvērumu centrs, jo viņi Vācijā kultūra māksla ir ārkārtīgi kreisa un politizēta, un viņi pilnīgi, viņi nekādīgi nespēja tolerēt citus uzskatus. Kā tas praktiski izpaužās? Praktiski, viņi ne tikai taisa visu laiku izrādes par šo ideju, bet viņiem arī ir speciāls centrs, tā kā restorāns un kafēnīca, kur viņi tur par tos bēgļus tur visādi rūpējās, un viņiem naudu vāc, viņi ir milzīgas summas savākuši. Viņi var sakot, viņi ir pilnīgi pārņemti ar šo entuziasmu. Bet šobrīd arī Latvija ir pieņēmusi lēmumu noteikti skaitli bēgļu uzņemt, tad jūs iet vispār pret šo bēgļu uzņemšanu? Arī Latvijas kontekstā? Pirmkārtām, es viņus neuzskatu par politiskiem bēgļiem, jo arī viss tas miljons, kas tagad ieradies Vācijā, viņi ir ieradušies no Austrijas. Lai nokļūtu Vācijā, viņi visi šķērsojuši Austrijas teritoriju. Tad par kādiem politiskiem bēgļiem mēs varam runāt? Pēc jums atkārtot uzdošu jautājumu, tad Latvijai arī nevajadzētu vispār uzņemt bēgļus? Bez šaubām, protams. Tādi bēgļi, kas ir nekontrolēti, nereģistrēti, bez dokumentiem, iegājuši Eiropas Savienībā, nekādā ziņā. Kā mēs varam zināt, kas tie par cilvēkiem? Frankfurta Allgemeine Zeitung pirms 2 nedēļām viens eksperts no vācu pēcdienestiem raksts par to uzrakstīja, ka vispār nav iespējams atšķirt tā saucamos labos no sliktajiem. Vienkārši nav tādas iespējas viņus atšķirt. Jums nav uzticības tam, ka Eiropa spētu izšķirot tos bēgļus ekonomiskos no politiskajiem? Kurš tam tic? Tas, ko domā sabiedrība, un tas, ko domā politiķi, un tas šobrīd ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un to mēs tūlīt redzēsim tuvāko gadu laikā. Visur Eiropā notiks nākušās vēlēšanas, un tā bilde būs pilnīgi cita. Un nevarīgi apeliet pie žēlsirdības, ka tos mazos bērnus, kur vecāki pakļaut nāves briesmām, ved pāri jūrai no Turcijas, kur viņam arī nekas nedraudēja, tikai dēļ labākiem pabalstiem, tad tiem visiem vecākiem vienkārši vajag atņemt uzreiz krastā vecāku tiesības pirmkārtām. Un Hermaņa paziņojums izskanējis tieši